Jūs esat pieraduši, kad es runāju parasti ļoti maz un kodolīgi. Es labošos. Vēl ir kāda lieta, drusku neparasta, bet man patīk, ka Dievs parasti nerīkojas pēc tā, kā es esmu ieplānojis. Parasti citādāk viss notiek. Es sāku dievkalpojumu to, kad es gribu atvainoties savai sievai, jo es nekad neatvainojos publiski, jo publiski mēs sastīdējāmies, tāpēc es publiski atvainojos piedod par to, ka es vakar, ka mēs sastīdējāmies. Ar to es gribu sākt dievkalpojumu. Un tas, ko es šodien gribētu pastāstīt vai sludināt, tā vēsts, viņi, protams, vairāk ir domāts, un šis nav manam augumam kaut kā, bet labi ir. Tas vairāk ir domāts, protams, tiem varbūt cilvēkiem šodien, kam no mums ir izpratni par to, kas ir garīgā pasaule un tiem likumiem, kas tur darbojās. Protams, taisnības labad jāsaka arī pasaulīgs cilvēks, jeb tāds, kas līdz šim, teiksim, dievvvārdu, jeb bībeli nelasa, tas nenozīmē to, ka viņš neko nesaprot. Jo tāpatās viņi analizē lietas, tāpat kā mēs esam viņi tādi paši cilvēki, jā. Viņi analizē, kas notiek, un pretējā gadījumā, jo mēs paši no kristiešiem nekad, no pasaulīgiem nekļūt par kristiešiem, jo, cik es atceros, neviens mums nav piedzimis kā kristietis, ja, tā, kad mēs kaut kādā brīdī sākām analizēt lietas un nonācām līdz tādam secinājumam kļūt par kristiešiem. Jo kad mēs kļūstam par kristiešiem, ka mēs sākam, ka nonākam līdz apziņai, kas vispār ir labs un ļauns, nožēlojam grēkus un tiekam kristīti. Ja. Tas ceļš ir, tiekam kristīti pēc mūsu brīvas izvēles, nevis kā mazi bērni, bet izdarot izvēli paši, nevis vecāki, kas izdara izvēli par mums. Tomēr šodien es gribēju pateikt par tādām interesantām, smalkām lietām, kas man liekas pašam tādas priekš manīm, kas ir personīgi nozīmīgas. Es varbūt mazāk koncentrēšu uz to, lai uz to aktualitāti tai tēmai, vai viņi man nav tāda moderna, bet ir kaut kādas niansītes, kas manā dzīvē, kā tēvu dzīvē, kas visu laiku parādās manā dzīvē, bet es ļoti ceru, ka varbūt vēl kādam tā ir, bet ja nav, tad es atkal būšu tikai pats priekš sevīm runājis, bet varbūt kādam tā ir, ja. Tātad, tiem, kam jums ir izpratne par garīgiem likumiem, jūs piekritīsiet tam, kad mēs kā cilvēks, mēs esam radījums, un tātad mums ir kāds radītājs. Un šis radītājs ir Dievs. Par to, ka radītājs ir Dievs, visi, gan tie, kas lasa Bībeli, gan tie, kas varbūt patreiz vēl nelasa, bet var to izlasīt 1. Mūzes grāmata, 1. nodaļa, sākot ar pašu Bībeles sākumu. Tur ir bībeliskais pasaules rašanās apraksts, ja, kā mēs to saprotam. Protams, jāsaka, ka ja mēs esam, teiksim tā, nosacīti, tūredzīgi nosacīti, uzsvars uz vārdu nosacīt, ja mūsu redzesloks, teiksim, ir kaut kādā tikai fiziskajā, šeit pasaulē ierobežots vai zinātnē ierobežots, un kā mēs zinām, zinātni Dievu pierādīt nevar, tad, caur šādu prizmu mēs varam arī skatīties, ka, teiksim, bērni ir radījumi, un tad vecāki, bioloģiskie vecāki iznāk tie radītāji, ja. Tagad es gribētu pat nolikt malā, no kurienes tad radās, tad rodas paši bioloģiskie vecāki. Ja, bet es negribēju runāt par to, kam tad no mums šīm abām cilvēku grupām ir taisnība. Bet es gribēju pieskarties attiecībām starp radītāju un radījumu, jeb bērnu un tēvu, kā jums labāk patīk. Jo kāpēc? Jo Bībeles kontekstā attiecības ar radītāju ir ļoti, ļoti būtisks, jo ja to nav, tad faktiski mums ir atšķirībā no fiziskās ģimenes, tāda
koncepti. Ja? Mums pat nav tiesības saukt sev pa bērnu ģimenē, kur tēvs ir Dievs, ja mums nav attiecības ar tēvu. Bet šodien es nekoncentrēšos to, kas ir atšķirīgs, bet es gribēju pateikt to, ka abām šīm cilvēku grupām, ja runājam par ģimeni, tiem, kas atzīst garīgo realitāti un tiem, kas nē, ir arī kaut kas kopīgs, un tās ir attiecības ar savu radītāju. Tāpēc es gribēju divās daļās šodien paskatīšos. Ja, viena daļa, kas man likās kaut kādas interesants, ir tādas neparastas lietas. Es pieļauju, ka varbūt visiem tās nav, bet ja metīsiet tomātus, es būšu gatavs pieliekšos. Bet par radījumu un otrā daļā par radītāju. Piemēram, ja mēs tā taisnīgi paskatāmies uz savu dzīvi no malas, var novērot bieži, vai lai nespekulētu, vismaz es pieši savā ģimenē tā teikšu, es novēroju tādu paradoksu, ka nevis kā radītājs kaut ko cenšas pierādīt radījumam, bet tieši otrādi. Ir situācijas, kad radījums cenšas kaut ko pierādīt radītājam. Un interesanti tas, ka savukārt radītājs, viņš vienkārši viņš necenšas sev pierādīt, bet viņš vienkārši rāda mums, vienkārši tāpatās, kā mēs, teiksim, rādam saviem bērniem to, ko viņi vēl nezina. Ja? Kas ir labs, kas ir ļauns, bet bērns, viņš mums nevar pierādīt vai atklāt kaut ko, to, ko mēs jau zinām. Ja? Un tāpēc es esmu novērojis, ka viņš cenšas sev apliecināt kaut kā vai citādā veidā, pierādīt sev kaut kādā citādā veidā. Es nezinu, vai man tas ir vienam pašam, es ceru, ka nē, bet mēs varētu sākt ar raksturvietu vienu romiešiem, vēstuli romiešiem 9. nodaļa 20. pants. Un te ir tāds interesants jautājums. Vēstuli romiešiem 9. nodaļa 20. pants. Un jautājums, kas šeit ir tāds. Cilvēka bērns, kas tu tāds esi, ka grib ar Dievu tiesāties? Vai gan veidojums drīkst teikt savam veidotājam, kāpēc tu man tādu esi radījis? Un ja mēs paskatāmies šo te vienu pāntu, te ir ietverti divi jautājumi iekšā. Kāpēc tu man tādu esi radījis? Un vēl viens jautājums, kas tu tāds esi, ka grib ar Dievu tiesāties? Un droši vien ir situācijas dzīvē, kad mēs uzdodam gan vienu, gan otru no šiem jautājumiem, vai vismaz kādreiz mēs esam to uzdevuši, nezinu, kāpēc tu man esi tādu radījis, jeb kāpēc es varbūt nepiedzimu skaistāks, stiprāks, bagātāks, un tam var sekot daudzi, kāpēc atkarībā no tā, cik bagāta mums iztēle ir. Ja? Un šos jautājumus viņš arī formulēt, vai vismaz ir gadījies dzirdēt, arī kā pārmetums radītājam. Ja? Apmēram, šitās es nevienam nepatīk, vai tādā, kāds es esmu, es nepiedzimu Rockefeller ģimenē, vai tur, kur es piedzimu, man nav izreidžu dzīvot normālu dzīvi. Kas ir normāli tāda, kas pēc maniem pašiem kritērijiem, pēc manis nospraustiem kritērijiem ir normāli, ko es uzskatu par normālu, protams. Un pārdomājot šo jautājumu, liekas interesanti tas, ka ar šo jautājumu vai šiem pārmetumiem mēs praktiski nekad nevēršamies pie mūsu bioloģiskajiem vecākiem. Jo mēs kaut kā apzināmies tos apstākļus, kas mums ir apkārt, kā arī mūsu vecāku iespējas. Ja? Un mēs saprotam, ka viņiem nav vairs kaut ko tajā visā mainīt. Jo, ja tā būtu, viņi jau to būtu mainījuši. Ja, bet mēs ar šo jautājumu parasti, ja arī dzīvē mūs gadās uzdot šo jautājumu, kāpēc vienmēr mēs vēršamies pie garīgā radītāja, ja, ar to kāpēc. Un es vienkārši domāju par to, jo vēršoties pie garīgā radītāja, kāpēc es uzdodu viņam tos jautājumus, nevis savam miesīgam tēvam, mēs ar to atzīstam, ka viņam ir vara darināt tātad vienu trauku godam, un otru trauku negodam. Un kurš trauks mēs savā dzīvē vēlamies būt?
Tas, kurš godam vai tas, kurš negodam? Protams, ka mēs gribam būt tie trauki, kas ir radīti godam. Un jautājums ir tikai, kādi ir mūsu pašu uzstādītie kritēriji, izvērtējot, vai mēs esam tas trauks godam vai negodam. Tāpēc, ka bieži mūsu kritēriji īstenībā ir galīgi pasaulīgi, jāsaka, galīgi garām citreiz gadās. Es pēc sevim spriežu. Tāpēc arī mūsu uzskaitītās tās lietas par to, ka es gribu būt tur kaut kāds citādāks nekā es esmu, varbūt labāks, bagātāks, stiprāks, tas nenozīmē būt traukam godam. Jo vēl vairāk, ja mēs paskatāmies uz kontekstu tam pantiņam, ko es lasīju, kas bija tie trauki, kam Dievs apcietināja sirdi. Tajā Romiešiem 9. nodaļā jūs varēsiet paši mājās izlasīt, bet kontekstā tur runa gāja par faraonu, ja, kam nocietināja sirdi. Un, ja mēs paskatāmies uz faraonu, vai tur nav mūsu pieminētie kritēriji, tie kritēriji, par kuriem es runāju. Jo faraons, kas viņš bija? Faraons bija valdnieks. Te, protams, tur gan nekas nav pateikts par to, cik viņš skaists bija vai neglīts. Bet viņam, es varētu pieļaut, kā valdniekam droši vien bija tāds modernākās drēbes, ja? Kaut kādi skaistākie piekariņi un tā čūska, es nezinu, kāda tur no zoda, kas nāk faraonam. Ja? Bet es gribēju pieskarties, kas tad ir tie trauki godam. Tie ir ticīgie uz Jēzu Kristu kopā ar visiem šķietamajiem trūkumiem, pat ja mēs tos uzskatām par trūkumiem, kas mūs trūkst. Un, ja mēs tuvāk apskatām to jautājumu, kas tu tāds esi, ka gribi ar Dievu tiesāties? Šādu raksturu jautājumu, kas ietverts šī pantā, kas tu tāds esi? Es bieži esmu dzirdējis kaut kādās konflikta situācijās. Jo šis jautājums parasti rodas, nezinu, tad, kad varbūt tev nav pilnvars rīcībai, nezinu, ko tu grasies kādā brīdī īstenot, piemēram, nezinu, ja tu gribi kādu sasiet un iemest mašīnas bagažniekā, tad tas, kuram tu grasīsies darīt pāri, viņam tīri dabiski var grasies tāds jautājums, kas tu tāds esi? Ja? Bet, nezinu, paņemsim to pašu situāciju, piemēram, ja tev ir tāds pilnvarojums, nezinu, tu esi, piemēram, policistu formā, ja, un tu grasies, teiksim, aizturēt personu un ievietot būrī savas mašīnas aizmugurē, policijas mašīnas aizmugurē, it kā tā ir tā pati situācija, bet šis jautājums tāds nerodās, jo, nezinu, gan viņš, gan apkārtēji apmēram nojauš, kas tu esi un ko tu grasies darīt, ja. Bet atgriežoties pie tā apskatītā jautājuma, es negribēju viņu noraut to pirmo daļu atsevišķi no otrās daļas, ja teiks, kas tu tāds esi, ka grib darīt to un to. Un pārdomājot par šo jautājumu, man likās, ka tāda vēlme pierādīt savu taisnību ir, vismaz man tā ir, ka kaut kur jau iekšā ir no dzimšanas. Ja? Un te ir teikts, ka tu gribi tiesāties. Un citreiz liekas, kad lasa šo rakstvietu, tas uz manīm īsti tā kā neatiecās, ne? Kas tad tas tāds ir, kas grib tiesāties, vai tā aprakstītās tās rakstvietas kontekstā, loģiski, ka tas veidojums nesaprot, ka viņš nav tajā līmenī, kur ir veidotājs, tīri hierarhijā. Un skatoties uz sevi, man izskatās, ka tieši tāpēc tas arī notiek ļoti bieži, ka saprot. Tāpēc, ka vismaz nojauš, ja? Bet kaut kā gribās jau būt tajā pašā līmenī, es nezinu, gribās būt kopā, gribās būt vai no to labāko tajā vienā kompānijā, vai gribās būt piederīgam, vai kaut kādā veidā, nezinu, atzītam. Un es saprotu, ka es varbūt iesāku sarežģīti. Ja? Es gribēju skaidrot, kā tas, teiksim, manā dzīvē bija praksē. Un varbūt tad tu sevi arī varēsi atpazīt, vismaz es nezinu, ja tu esi vīriešu dzimumu, tāpēc, ka es nezinu, vai tā arī citiem ir bijis, bet čaļiem varbūt tā ir bijis. Piemēram, kad es biju zēns,
Es centos sev pierādīt, ka es esmu liels. Nu, attiecībā vismaz pēc tā brīža vecuma, kādā es biju. Ja? Un kā es to darīju? Kā es to darīju? Runāju pretī kaut ko. Darīju kaut kādas lietas, ko tikai lielie dara. Ja? Nu, centos, nezinu, citreiz pat uz robežu, kas bērniem ir pretlikumīgi vēl darīt, ja kaut ko centos darīt. Ja? Kad es gāju, piemēram, skolā, tad skolotājiem, vecākiem man bija uzdevums pierādīt, ka tas, ko viņi skolā māca, tā ir tāda skolas teorija. Un īstajā dzīvē tas nav vajadzīgs. Pie kam tas, kas īstajā dzīvē ir vajadzīgs, to jau es zinu. Paprasiet man, vai ne, no sērijas. Bet es nezinu, gan no kurienes es to zināju, bet tāda pārliecība man bija, ka es zinu. Kad es gāju augstskolā, tad tas jau ir kaut kāds vecums, kad ir kaut kādi zinām argumenti radušies dzīvē, tu jau tāds jūties jaunietis un spēcīgs un kaut kāda noslīpēta, tev ir argumenti, pret kuriem grūti strīdēties vai iebilst un kaut kāda pierādījuma bāze, ko tu vienmēr izmanto. Un tad ar tās palīdzības centos pierādīt visai pasaulē, kad es kaut ko zinu labāk vai saprotu labāk un varu sasniegt vairāk, tāpēc, ka man taisnība vai dzīves izpratne ir labāka par to otru vai par man tuvāko. Tagad, kad es esmu pabeidzis visas savas mācības, un es stabili vairs neesmu jaunietis, es domāju, kāpēc es darīju tik neiedzīgas lietas. un uzreiz es gribu pateikt, ka es neesmu ļauns cilvēks. Ja, un es tādas ļaunas lietas es nedarīju aiz sliktiem kaut kādiem nolūkiem nebūtu. Bet es vienkārši gribēju, lai ar manīm lepojās. Es nezinu, varbūt es viens esmu tāds savā dzīvē, bet man vissvarīgāk bija, lai ar manīm, pieņemsim, lepojās mani vecāki. Ja, un es varu arī pārformulēt vai pielikt klāt to pašu, ko mēs sākām dievkalpojumu bioloģiskie radītāji. Man šis termiņš liekas bišķiņ smieklīgs, protams, bet kaut kā šī vēlme vai šī īpašība man kaut kā bija iekšā, ka es gribēju būt labs, pieņemams, bet, diemžēl, visbiežāk viss nesanāca kā plānots. Jeb, pareizāk sakot, nesanāca tā, kā es biju iedomājies, un kā tam visam bija jāsanāk. Un es domāju, tas ir diezgan dīvaini, kad visas tās sliktākās lietas, ja, ko es dzīvē esmu paveicis, viņas ir bijušas taču ar tādiem labiem mērķiem, labiem nodomiem. Un tas tā līdzīgi, kā bija tāda filma Emīla nedarbi. Ja. Tieši tāpatās bija manā dzīvē. Ja. Taisni tie cilvēki, ja, kuriem es gribēju dot tā vislabāko, varētu teikt, kuriem vajadzēja priecāties par to, ko es paveicu. Ja, tie visvairāk, man liekas, arī ciet no tiem maniem bezgalīgiem mēģinājumiem izdarīt kaut ko, lai maniem varētu lepoties. Ja, un tagad varētu teikt, ka tikai tagad kaut kad pagājis kaut kāds laiks ir, es skatos apakaļ, es redzu, ka tik daudz lietas, ko vajadzēja, citādāk darīt, vai varbūt, nedarīt nemaz, vai darīt kaut kā pārdomātāk, kaut kā gudrāk, bet man atliek, man liekas, vienīgi cerēt, ka varbūt tas, kas nāk, kad atverās, tas ar gadiem atverās tā saprašana par to pagātni atkal, kad arī tādi, ka man vecāki arī saprot, ka es viņus varbūt sāpināju ne jau speciāli un nevis ar ļauniem nolūkiem, bet vēlāk kaut kā gāja laiks un es pats kļuvu par vecāku, ja? Un to pašu līdzīgi es te redzu savā dēlā. Ziniet, visiem vecākiem viņiem patīk stāstīt par saviem bērniem. Un citiem tie stāsti liekas, ka tas, vecāki daudz un ilgi grib stāstīt, bet pieklājības pēc jāklausās visiem, ja, par bērniem, jo es nevaru pateikt, vai man interesē, kas par tavu bērnu ir. Bet es pavisam īsi šodienas tēmas ietvaros, ja. Par savu dēlu es varu pateikt, ko, viņš vār daudz podzes. Tur šauba nav, man liekas, visi puišeļi vār podzes. Un raksturs viņam, es nezinu, droši vien no
no mammas puses. Es nezinu. Spīta, kas iekšā viņam ir. Varbūt tā, ka tēvs jau spītīgs tā kā āzis, es nezinu. Bet Dievam grūti tādiem cilvēkiem kaut ko iemācīt ir, bet tas, ko es esmu novērojis, viņam ir laba sirds. To tā varbūt uzreiz nevar redzēt, bet jautājums ir, kā Dievs skatās uz mums? Vai viņš redz tikai manus podus, vai viņš skatās dziļāk? Un, ja mēs atvērtu 1. Pētera vēstuli 3. nodaļu, 1. Pētera vēstuli 3. nodaļu, te man ir pašam tāds tuvs pants. Viņš ir priekš manīm personīgi tuvs. 1. Pētera vēstuli 3. nodaļa 4. pants. Un 1. Pētera 3. nodaļa 4. pantā ir tāda vārda, īsts pantiņš. Bet apslēptais sirds cilvēks, neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā, tas ir Dievam dārgs. Un, ziniet, es nemāku izskaidrot, kāpēc man šis pants tā uzrunā, bet skatoties ar tādām miesīgām acīm, es toču neesmu ne tas lēnais, ne lēns, ne kluss. Vienīgi, ja es savārīs kaut kādas konkrētas podas, tad es uz laiku varētu teikt, es varbūt esmu apslēptais cilvēks. Bet es nemāku to paskaidrot, bet es domāju, ka varbūt ir situācijas dzīvē tādas, ka arī, ka tavs tēvs citreiz labāk zina, kas tev ir iekšā nekā tu pats. Bet saprotiet man pareizi, es nesaku, ka ir jāgāž podu, nebūtu. Ja? Bet noteikti tā, ka sliktas lietas notiek. Ja? Ir arī uz uzlīmēm kaut kur redzēt tāda devīze, ka sliktas lietas notiek. Un protams, ka Dievs redz visus mans podus. Bet saskaņā ar šo izlasīto pantu kaut kas viņam ir dārgs. Un es saprotu, ka man kā tēvam arī ir uzdevums redzēt kaut kādā brīdī to, kas stāv aiz savārītajiem podiem. Jo ja Dievs saka, ka apslēptais sirds cilvēks viņam ir dārgs, tad atcerēsimies, ka arī mūsu bērnos ir maziņi apslēptie sirds cilvēki iekšā, kas Dievam un īstenībā mums kā vecākiem arī ir dārgi. Un mums kā vecākiem Dievs ir uzticējis arī būt par tiesnešiem, kā viņš pats ir tiesnesis. Ka mēs nožēlojam savus grēkus, mēs izsūdzam savus grēkus savam tēvam, tāpatās bērni, kad savāri podas atzīstās mums agrāk vai vēlāk, citreiz, ka pieķer. Bet savā ziņā mums jāmācās no Bībeles, kā iztiesāt pārkāpumus ir. Un šodienas rakstvieta, ko mēs skatīsimies, būs Ebrejiem 12. nodaļa. Mēs no Ebrejiem 12. nodaļas apskatīsim vairākus pantus, tā ka mēs varētu atšķirt Ebrejiem 12. nodaļu. Bet sākt mēs varētu atkal ar jautājumu, tāpatās kā es iesāku dievkalpojumu, tāpēc, ka es biežāk māku uzdot jautājumus nekā atbildēt uz jautājumiem. Tātad 9. pants, Ebrejiem 12. nodaļa, 9. pants, te ir tāds jautājums, tad mums mūsu miesīgie tēvi, mēs varētu noformulēt arī saskaņā ar šodienas termiņu, mūsu vecāki, bioloģiskie vecāki, ir bijuši par pārmācītājiem, un mēs tos esam bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu tēvam, jeb Dievam tēvam, lai dzīvotu? Tā tad iznāk, ka jūs vecāki, ja runa iet par jūsu bērniem, jūs esat prokurors, tiesnesis, spriedumu izpildītājs, viss vienā personā savā ģimenē. Un, nezinu, es pat pieliku klāt, ka jūs esat valsts prezidents. Savā ģimenē. Kāpēc prezidentam ir, man liekas, saskaņā konstitūcija, neesmu pārliecināts, ir tiesības sniegt amnestiju, ja pārkāpējs jau ir notiesāts. Ja? Un kas ir vajadzīgs tiesnesim, lai iztiesātu lietu? Ja? Viņam ir vajadzīgi kopaini, pareizi, ja? Kaut kāds viss, nezinu, noziegums sastāvs. Ja? Bet, lai iegūtu pilnu to kopaini, cits starpā vienmēr ir jānoskaidro motivācija. Un, nezinu, jūs noteikti filmās redzējuši par izmeklētājiem,
kad nezinu, aizdomas krīt uz vienu, un tas grib noskaidrot to motivāciju, motīvu izrādās citam. Un tas, ko es gribu teikt, kad jūs nevarat iedomāties, kā var mainīties tā pārkāpuma būtība, nu vismaz subjektīvi man tā ir, ja jūs gūstat pareizo izpratni par motivāciju, jo citreiz man ir tā, ka būtība var mainīties par 180 grādiem. Viennozīmīgi, ka bērns cieš no soda, ko viņš saņem par saviem nedarbiem, ja? Bet man kā tēvam ir patiešām, lielāks prieks, un tad, ja bērni ir, tad bērni var droši neklausīties, vai jūs paņemt aizspiežat ausis bērniem ciet, ja? Man ir prieks lielāks par pareizu motivāciju nekā par pareizu darbību. Jo, ja ir pareiza motivācija, tad man tāda pārliecība, ka sekos arī darbības, lai kādas viņas nebūtu. Protams, nevienmēr viņas būs perfekts, ja? Manā gadījumā bieži nebūs perfekts, ja? Bet nav bijušas perfekts daudzas, bet man tāda pārliecība ir, ka tas ir tikai laika jautājums. Ja tev ir pareizā motivācija, kad iznāks arī tās darbības. Salamana pamācībās 22. nodaļā 6. pantā, 22. nodaļa 6. pants, Salamana pamācības, te ir tādi interesanti vārdi pateikt. Māci savam bērnam viņa ceļu. No tā viņš neatstāsies arī tad, kad viņš jau vecs kļūs. Šo pantu es esmu dzirdējis arī šajā draudzē un liecībās vairāk reizes. Es atceros Jāņa sievu, viņa ir stāstījusi. Bet ko es varu pateikt par šo pantu? Protams, ka tas pants ir novecojis. Pirmkārt, viņš ir rakstīts vecajā derībā, un tā ir kaut kas vecs. Otrkārt, šodienas kontekstā mācīt bērnam viņu ceļu, tas jau jāpaveic svētdienas skolai. Jo mēs jau savu pienākumu esam izpildījuši tikai ar to vien, ka mēs jau esam atveduši bērnus uz svētdienas skolu, kā vecāki. Tāpat mēs šo pienākumu izpildām, atdodot bērnus parastajā skolā. Bet īstenībā šis likums nav nenovecojis, un tas nav jādara arī skolai, bet tas ir jādara vecākiem. Jo kāpēc? Jo vēstulē Efeziešiem, kas nav vairs vecā derība, ir jaunā derība, 6. nodaļā 4. pantā ir arī līdzīgs pants, ja? 6. nodaļa 4. pants ir pateikts tēvi, runiet par miesīgiem tēviem, par bioloģiskiem, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem tam kungam. Un kāpēc tas ir jādara? Vai ko dod šī mācīšana šodienas kontekstā, ko mēs runājam, var jau tā tiesāt arī tāpatās. Bet, kad tu savu bērnu disciplinē, tad viņam tas nepatīk. Un šodienas rakstvietā vēstulē ebrejiem par to teikts 11. pantā, to mēs arī to pieskarsimies 11. Bet kas ir svarīgi, lai tas sots, ko tas bērns saņemt, nestu pareizo rezultātu. Un tas rezultāts viņš nedrīkst būt naids, bet viņam jābūt atziņai. Lai nestu šis sots nevis naidu, bet nestu atziņu. Un no savas pieredzes es saprotu, ka to pēdējo vai šo atziņu sasniegt, ja, to nemaz nav tik viegli tā tiesāt, lai rezultātā bērns iegūtu atziņu. Tātad vēstule ebrejiem, atgriežamies pie mūsu šodienas rakstvietas, tātad, kas raksturo attiecības starp radītāju un radījumu, ir no 6. panta līdz 8. Vēstule ebrejiem 12. nodaļa no 6. līdz 8. pantam, 2 pantiņi. Tātad, jo ko tas kungs mīl, ja mēs varētu arī šodienas kontekstā pateikt, ko tēvs mīl, arī ko es kā tēvs, to viņš pārmāc un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību, 7. pants, Dievs, jeb tāpatās arī tēvs izturs pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca. Bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni. Bet atbildot uz to jautājumu, kāpēc tad jāmāc ir bērni, bērnam Dieva ceļi, un no bērnības, kā mēs lasījām gan Salamanu, gan Efeziešiem,
katra pārmācība tajā acu mirklī mums neliekās, tātad 11. pants, tad mēs pieskarsimies tai vēstulē ebrejiem 12. no 11. pantam, te ir tāda vārda, katra pārmācība tajā acu mirklī neliekās mums par prieku, bet par bēdām. Tomēr vēlāk tanī vingrinādiem dod taisnības miera augli. Un es domāju, kas tad ir tas auglis, ko viņi saņem? Par kādu augli te iet runa? Ka viņš saņem kaut kādus augļus, nezinu, banānu, apelsīnu, ja? Ko dod mērkaķiem varbūt. Mūsu bērni nav mērkaķi. Ja? Viņi arī nav cēlušies no mērkaķiem, un arī viņi vecāki nav cēlušies no mērkaķiem. Ja? Tas auglis īstenībā ir tā atslēga, jo kas tad dod mieru, jo tajā brīdī, kad tev soda, tad tieši izskatās, ka tev dara netaisnību. Vismaz tajā brīdī, kad man soda, man izskatās, ka man dara pāri. Redz, kad tu savam bērnam māci Dievu ceļus, tad saskaņā ar šo pantu var redzēt, ko mēs varam redzēt. Neviens nenoliedz to, ka pārmācība sāpēs. Tas te ir pateikts. Tomēr tas process šajā pantā, viņš ir raksturots kā laicīgs process. Jeb precīzāk kā īslaicīgs process. Ja mēs paskatāmies tieši kā te ir rakstīts, tas ir raksturots kā acu mirklis. Šis sāpes. Bet te teiks, ka tomēr vēlāk, ja pēc tam tos bērns nonāk līdz atziņai, un kas tad dod to mieru, vai kāpēc es domāju, ka tā ir atziņa, tāpēc, ka tev ir sapratne, kas notika, kāpēc notika, kas tika darīts, tad tev iestājās miers, ka tu nonāc līdz tai sapratnei. Tas ir, kas man likās interesanti, tas varbūt ir šaurs spektrs, ja, no visām plašām attiecību spektra. Ja, un tikpat šauri es gribēju pastīties gan uz radījumu, tikai vienā šajā niansē, tāpatās otrajā daļā uz radītāju. Redziet, radītājs, tai skaitā dažādos veidos arī caur Bībeli pauž savu gribu mums radījumiem. Un mēs neesam atstāti neziņā kā tādi, kas nezina savu radītāju gribu, jo dažreiz vienkārši mēs varbūt esam tik ļoti aizņemti kaut kā vai ar ikdienas dzīvi un telefonu, ka mēs nedzirdam radītāju gribu. Ja? Bet, ja mēs varētu atšķirt otro vēstuli korintiešiem, te ir tādi mīļi vārdi iekšā, kas varētu būt, man likās ļoti mīļi. Ja? Tad otrā vēstuli korintiešiem 6. nodaļa 16. pāns, mēs varētu sākt šo pantu otro pusīti. Otrā nodaļa korintiešiem 6. nodaļa 16. pānta otrā puse, un te ir tādi vārdi. Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt. Es ir ar lielo burtu, un man liekas, ka tā ir tieši tā vieta, kur man liekas, ka tas nav nekas cits kā Dieva tiešās gribas paušana. Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Un man liekas, ka te mēs kāds varētu piebalsot, jā, ka mēs arī tieši to arī gribam, ja, gribam tāpatās. Mēs varam arī paturpināt 17. pants, tāpēc aiziet no viņu vidus un nošķiroties no tiem, saka tas kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad es jūs pieņemšu, un 18. tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka tas kungs, visu valdītājs. Redziet, Dieva likumu un noteikumu, viņi nav atceļami. Arī kādā to daļā nav atceļami. Tas ir vienkārši fakts. Kādi viņi ir, tādi viņi ir, un pēc tiem arī viss strādā un strādās, un viss mūži ir strādājis. Bet, ja mēs tā uzmanīgi skatāmies, tad tajā, ko viņš ir noteicis, te ir ietvērt arī nosacījumu, tai pašā 17. pantā. Ja tu darīsi to un to, tad es tev darīšu arī to un to. Pretī, ja. Piemēram, ja mēs izlasām 17. pantu, te teiks, tāpēc aiziet no viņu vidus, nošķiroties no tiem, saka tas kungs, un necieciet neko, kas ir nešķīsts, tad es jūs pieņemšu. Bet tas, ko es gribu pateikt, ka mēs šo pantu nevaram lasīt vienu pašu tikai, vai atraut no konteksta, jo te ir arī vēl kaut kas. Izņemot, ja tu darīsi to un to, es tev darīšu to un to. Tāpatās, kā mēs saviem bērniem ne tikai uzstādām noteikumus, mēs arī paužam savu gribu. Un tāpatās arī Dievs ir tēvs, jo 16. pantā, ko viņš saka? Viņš saka, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt.
Tā pašā Malehija grāmatā mēs lasām, man liekas, ļoti bieži, katru svētdienu nē, bet ļoti bieži mēs lasām, kad mācāmies par 10. tiesu un upuriem. Ja mēs lasām no 3. nodaļas Malehija grāmatā no 8. pants sākot, un es paskatījos tikai šo pašu rakstvietu, es nepavēltu viņu nolasīju šorīt, vienu pantiņu uz apakaļ, 7. pantā. Tur arī ir tādi vārdi, jo kopš senām, tātad Malehija grāmata 3. nodaļa 7. pants ir, jo kopš savu tēvu laikiem jūs, ja viņš runiet, kad griežās pie ļaudīm, mēs varētu teikt arī attiecināt to uz sevi, ar vienu esat novērsušies no maniem baušļiem, maniem ar lielo burtu, tātad runiet šeit par debesu tēvu, un nesat tos ievērojuši. Tad atgriezieties tagad pie manis, un arī es gribu atgriezties pie jums, saka tas kungs visvaldītājs. Tātad Dievs mūs pauž savu gribu, ne tikai uzstāda noteikums, bet pauž savu gribu. Pagājušā dievkalpojumā, par ko mācītājs runāja? Jūs domājat, ka es vairs neprasīšu? Ne, es parasti... Ko? Par vārdiem. Pagājušā dievkalpojumā mācītājs runāja par vārdiem un tāpatās kā šijā vai jebkurā citā dievkalpojumā katram droši vien kaut kas tiek, katram kāda daļa ir, kas uzrunā atkarībā no situācijas dzīve, atkarībā no kas mēs esam. Mēs visi esam unikāli un no mūsu sapratni ir unikāli. Ja? Tas, kas man uzrunāja, ir tas, ka mums grūti ir pagaidīt un ieklausīties, nu tā teikt, neskiet vilcienām pa priekšu, ja runa iet par runāšanu. Ja? Un mācītājs minēja arī tur vairākas kategorijas cilvēku. Es atceros, bija arī viņiem tāda schēma kādreiz, tas bija sen apakaļ, kad pa kategorijām gāja un viņš saka, izdomā, kurā kategorijā es, un tad nolaid vienu to kategoriju uz leju, un tā būs īstāk, kur tu esi. Ja? Tāpēc, ka cilvēks parasti pa sevi domā bišķi labāk. Pagājušā dievkalpojumā tur bija tādas 4. Bija cilvēki, kas domā un tad runā. Nē, jā, vispirms izdomā, tad runā. Pēc tam bija cilvēki, kur domā, kad viņi runā. Tad bija cilvēki, kas runā un pēc tam domā. Un tad vēl bija 4. pielikt klāt, kad ir cilvēki, kas runā un vispār nedomā. Jā, un tad mēs apskatījām mums pareizākā kategorija vispirms domāt un pēc tam runāt. Jā, mācītājs arī minēja tur kategoriju, kurā viņš sevi saskata, bet tad es sevīm sāku projicēt, domāt, kur tad es esmu. Es nezinu, vai tā drīkst vispār domāt, vai tas tā ir atļauts, bet kaut kā tīri dabiski, man liekas, es to sev pieķeru, kad es mērķu citu cilvēku rīcību kaut kā pēc savas mērauklas, ja? Pēc tā, kā es būtu darījis, varbūt tā es skatos uz citiem, bet es sev bieži pieķeru, nezinu, tajā kategorijā, kas pirms runā, vai arī vispirms dara un pēc tam domā. Ja? Tā kā tajā vietā, lai apstātos vienkārši un ieklausītos, ko tēvs grib, mēs kaut kā bieži skrienam vilcienam pa priekšu, kāpēc, jo mēs vienmēr zinām, kā labāk visu darīt, lai sanāk, tā teiksim, viss ok. Bet tas, ko es gribēju pateikt, ka ja mēs apstātos, paskatāmies uz pagājušo dievkalpojumu, ja mēs ieklausītos savos vecākos, ko viņi grib, varbūt tad viss nesanāk kā Emīla nedarbos. Ja mēs, piemēram, paskatāmies, kā Jēzus lūdz savu tēvu, visgrūtākā lūgšana, kas bija Jēzus dzīvē visgrūtākais brīdis? Ģedzemens dārzs, jā. Ģedzemens dārzs, viss piekrīt, jā. Es arī piekrītu, es ar to atradu. Ģedzemens dārzā. Un ko mēs atceramies, ko viņš lūdz, jā? Nevis kā es gribu, tēvs, viņš teica, nevis kā es gribu, bet kā tu gribi, jā. Ja mēs tā lūgtu, ja mēs tā dzīvot, varbūt viss nebūtu kā Emīla nedarbos. Un es domāju, ka diez vai kāda no mums tā
vismaz kristieši tā vēlas dzīvot. Protams, ir redzēti dažādās vulgārās filmās, ka kristīgā ticība tikai lai izrādītos vai kaut kāds sociāls klubs, bet es tā pieļauju, ka diez vai kādi dzīvo kristīgu dzīvi, lai izpatiktu tikai kaut kādiem cilvēkiem te apkārt un ar to cilvēks būtu laimīgs, ka viņš citiem patīk. Man liekas, ka izpatikt radītājiem tas ir normāli. Tas ir tikai normāli, ja? Bet cik bieži iznāk tā, kad viss nesanāk tā, kā plānots. Ja? Ja pareizāk sakot, nesanāk tā, kā mēs esam iedomājušies, kā būtu bijis visam labi jāsanāk. Un es gribu, lai šodien man nepārprotiet, es neapšaubām, es saku, ka nav jādara labus darbus. Ja? Viņus vajag darīt, un vajag darīt ļoti daudz, ja, protams. Bet tas pats bija tā kā tajā filmā par to Emīlu, ja, iekšā, kurš darīja kaut ko. Tas, saprotiet, tas bija tas viņa apslēptais cilvēks. Tur iekšā, ko neredzēja tie vecāki vai tie apkārtējie. Ja. Tomēr, zinām, Bībele mūs aicina uz kaut kādu, zinām, pragmatisku pieeju tiem labiem darbiem vai pragmatismu tajā rīcībā, ja, vai neskiet tam vilcienam pa priekšu. Ja mēs atšķirām vēstuli Efeziešiem 5. nodaļu, tur ir laba pamācība, un citreiz no Bībeles, citreiz man ļoti bieži, vai es pat teiktu 99%, un tas 1% ir tad, ka es vienkārši negribu dzirdēt, var iegūt labu pamācību. Efeziešiem 5. nodaļā no 15. līdz 17. pantam, tur ir tādi vārdi, tad raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas, un 17. pants, tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts, jeb jūsu radītāja prāts. Bet es tur pieskāros, varbūt tie neskaidri, ka es esmu pārliecināts tam, kad, ja ir pareiza motivācija, ka tam sekos, ka tās labās darbi jau sekos, pamats šī manai domai, kad visu mūžu nebūs tā, ka nesanāk, ir arī meklējums vēstulē Ebrejiem 13. nodaļā. Tā ir rakstvieta, kur vienkārši es gribēju iedot jau, es skatos, diezgan ilgi esmu jau runājis. Vēstulē Ebrejiem 13. nodaļa no 20. līdz 20. pantam, tur arī ļoti interesanti vārdi. Tātad 20. līdz 21. pants, vēstulē Ebrejiem 13. nodaļa. 20. pants. Bet miera Dievs, kas no miroņiem paaugstinājis mūsu kungu Jēzu lielo avju ganu, mūžīgās derības asiņu dēļ, tas, lai ik katrā labā darbā dara jūs spējīgus piepildīt viņa gribu. Jūsos to padarot, kas viņam labi patīk, caur Jēzus Kristu, viņam lai ir gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un tā kā mēs esam jau kaut kādu brīdi, mēs esam sēdējuši, es vēlos šo dievkalpojumu noslēgt ar vienu pantu, kas ir no Jāņa evaņģēlija 6. nodaļas 38. pants. Un šis pants, ar kur es vēlos noslēgt, ir, jo te runa iet, es ar lielo burtu un runa iet par Jēzus Kristu kā kristiešu, paraugu ikdienas rīcībā, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Āmen. Mēs varam piecelties kājās. Es īsi lūkšu, un tad saņemsim tā kunga svētību, un ar to noslēgsim šo dievkalpojumu. Paldies, Tēvs, par šo iespēju būt šorīt tavā draudzē. Lūdzu, Tēvs, ka tavs vārds ir vienmēr kā abās pusēs griezīgs zobens, lai tas griež un šķeļ, un tu redzi tos cilvēkus, kam tas ir bijis vajadzīgs, un lai tas aiziet, pāršķeļ un nes savus augļus, jo tavs vārds nekad neatgriezās tukšā, Tēvs. To lūdzu Tev, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Pacelsim savus rokas, lūdzu. Tas kungs, lai Tev svētī,
un lai tev pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Āmen. Paldies. Sveicināts.